2-0 pagaidām Futbola kluba Jelgava labā. Pietrūk varbūt tas, ka pie rezultāta 2-0, 2-1 mazliet racionālāk vajadzēja nospēlēt ilgāk, pakontrolēt to bumbiņu, ieturēt viņam, viss būtu kārtībā. 2-2, tas ir futbols, mēs nespēlējam ar kaut kādu komandu, mēs spēlējam izbraukumā ar saviem galvenajiem konkurentiem. Tā kā, protams, kad esot 2-0 vadībā nospēlēt 2-2, nekā patīkam tur nav, bet tai pašā laikā no strateģiskā viedokļa neizšķirts izbraukums spēle ar savu galveno konkurentu, nemaz arī nav slikts, ja vēl vērtē to, ka tomēr mēs saglabājam šo 5 punktu pārsvaru pār viņiem. Protams, mums ir līdz pirmā riņķa beigām vēl arī 3 sarežģītas spēles, bet nekādā gadījumā nekādas panikas vai nekādas, tur, teiksim, tāds noskaņojums, kad tagad ir noticis kaut kas neatgriezenisks, nav. Mierīgi strādāsim, principā spēle parādīja, ka mēs esam uz pareizā ceļa, jo reāli... Bumbas kontrole jums tādas ļoti spēcīgas šodien. Mēs principā arī viņus apspēlējam, pietrūk varbūt tā, ka liet racionālāk bija jānospēlē, bet nevar teikt, ka tā spēle bija slikta mūsu izpildījumā. Es visā visumā esmu apmierināts ar spēli. Protams, ka ir škrobīgs vēlreiz pēdējās sekundēs ielaist golu, bet no strateģiskā viedokļa ir otrais riņķis pie mums mājās, 5 punktu starpība, visi kārtībā. Es īpaši nestresoju, un arī īpaši man nav nevienam kopā, bet viss būs kārtībā. Nekādas panikas nav, es saglabāju optimismu, jo bija daudz lietas, kas man patīk šī spēlē.